31. martā sākās globālas pārmaiņas pasaules līmenī un katra mūsu dzīvē. Planēta Neptūns, kas atbild par dvēseli, ticību, iedvesmu, intuīciju, smalkajām enerģijām, tā atstāja zivis, kur tas deva mums rozā brilles un tā bieži vien nepiepildītus sapņus. Tad tagad tas ieiet enerģiskajā un drosmīgajā aunā, kas ir rīcības, iniciatīvas izrāviena zīme. Šī pārēja atklās jaunu 13 gadu laikmetu, kas mainīs mūsu skatījumu uz garīgumu, uz mākslu, līderību un pašrealizāciju. Tagad ir pienācis laiks rīkoties, lai realizētu savus sapņus. Ja agrāk tu sapņoji, bet bija bailes spērt pirmo soli, tad tagad notikumi sāks tevi vienkārši nest uz priekšu. Neptūns aunā nav par bezjēdzīgu sapņošanu, bet tas ir par rīcību, drosmīgu rīcību. Cilvēkos būs vairāk spontanitātes un mazāk šaubu. Visi, kas saistīti ar mākslu, mākslinieki, blogeri, mūziķi, dizaineri, saistīs spēcīgu iedvesmu. Ja tev ir radošs talants, tad ir īstais laiks to sākt monetizēt. Šis kopumā būs pilnīgi jauns garīguma laikmets cilvēcei. Cilvēki kopumā sāks meklēt ne tikai tādu pliku ticību, bet arī praktisku garīgo zināšanu pielietojumu. Mūs visus sāks vairāk saistīt aktīva pašizziņa, darbs ar enerģijām, visādi jauni ezotēriski instrumenti un pašizaugsmes metodas. Kas ir tieši tas, starp citu, ko es piedāvāju? Pilnveidot sevi un savu dzīvi ar tāro un astroloģijas palīdzību. Ko vēl nesīs Neptūns aunā? Sabiedrībā vēl vairāk pastiprināsies cīņa par savu pasaules uzskatu. Būs cīņas par jaunām ideoloģijām, par jaunām idejām. Radīsies jaunas kaut kādas revolucionāras kustības, būs aktuāla tāda īsta cilvēka brīvība un cilvēktiesība aizsardzība. Cilvēki būs gatavi iet līdz galam, lai pierādītu savu taisnību. Tagad par to, kādas kļūdas nedrīkst pieļaut, kad Neptūns ir aunā. Tad pirmais, nevajag pieņemt impulsīvus lēmumus biznesā un attiecībās. Emocijas būs spēcīgas, bet ir svarīgi saglabāt veselo saprātu un vēsu prātu. Otrais, nedrīkst ignorēt savu intuīciju. Ja iekšējā balss kaut ko tev iesaka, ieklausies tajā un dari tā. Un trešais, nedrīkst palikt komforta zonā, jo šis periods prasa no mums katra drosmi un gatavību jauniem izaicinājumiem. Slēpties no realitātes nedrīkstēs. Būs jāparāda sevi pasaulē, jāstrādā pie pašvērtējuma. Varbūt jāatrod jaunas intereses, ir ļoti labi atklāt kādu radošo nodarbi un ir svarīgi pievērst uzmanību tam, lai nepazaudētu savu individualitāti. Seko līdz maniem video, jo nākamajā video atradīsi atbildi uz jautājumu, kādu jaunu dzīves uzdevumu ienesīs šis te jaunais astroloģiskais periods tavā dzīvē. Tā.